Čau, draugi! Ir diezgan dzests rīts. Uz termometru stabiņa rādīja 2 grādus, tā kā diezgan pavēsts ārā. Šodien esmu atbraucis, pamēģināšu tikt pie kāda spožā, pie svaigās zivs. Copēsim, cerams, ka mūsu vietas, kur es ķeru svaigo zivi, šodien nostrādās, būs devīgas. Un, ja zivis būs, tad jūs to obligāti redzēsiet. Nu ko, gandrīz sāku copēt un aizmirsu pašu svarīgāko. Aizmirsu noformēt licenci. Tā, tūlītās pāris maģiskas darbības ar pirkstiem. Un licenci būs nopirkta. Svarīgi, lai vienmēr viss ir pareizi, pēc noteikumiem, pēc likuma. Un tad būs arī mierīga sirds. Nevajadzēs domāt un skatīties pār plecam, kas tur nāk. Vai tas ir inspektors vai nav inspektors. Un visu laiku būt kaut kādā tādā satraukumā. Nu, copa ir tāda, ka es saku, priekš sirds lieta un vajag pie tā pieiet arī ar tādu apziņu, ka tas tomēr ir priekš paša makšķernieka tāds prieks. Nu ko, viss super. 10 eiro nosūtīt uz Latvijas lauku konsultāciju un kaut ko tur kontu. Tagad varam sākt copēt. Lejas galā man vairāk strādā tādi košie šūpiņi. Uzliksim rozīgo, pārbaudīsim uzreiz bremzīti. Jo spožā zivs svaigā viņai patīk taisīt sprintiņus. Tāpēc jābūt gatavam. Un vienmēr skatāmies atpakaļ. Atpakaļ ir krūmi visādi. Neaizķert ar mānekli. Metot iekšā šos te krūmus, jo man bija diezgan neveiksmīga pieredze, kad praktiski jaunu kātu mēģinot tālāk iemest, es vēzējos un tajā gadījumā es trāpīju ne krūmos, bet aiz savas pēcpuses, aiz biksēm un kāds pārlūz uz 3 pusēm, uz 3 daļām. Arī mēģinu sākumā tuvo distanci izstrādāt un pēc tam tikai mest tālumā, lai gadījumā, ja tuvajā distancē mums ir kāda zivs, tad, lai mēs viņu, teiksim, neiztramdam. Ja mēs iemetam tālajā distancē, pieķerās zivs, mēs viņu izvedam cauri visam šim te laukumam, tad principā viss, kas pa ceļam bija no šīs copas vietas līdz jums. Visticamāk, ka tur zivis būs vai nu pamokušas, vai nu sēdēs ļoti uzmanīgi un vēros un nebūs aktīvas uz to, lai copētu.
Bebra kungs. Nu ko, bišķi patraucē viņš man te makšķerēt. Bet, nu, cerams, ka viņš tūlīt dosies tālāk pa savām darīšanām bebra. Nu, ko, draugi, laikam šodien pēdējais metiens. Un došosies uz savu jauno mitekli, uz garāžu. Brīvdienās iegādājos garāžu. Tā kā nedaudz jāiztīra viss tur. Un gribās uztaisīt tādu otrajā stāvā istabiņu par vietu, kur var palikt, kur var pasēdēt, pamainīt kaut kādas āķis obleriem. Un pirmais stāvs, lai ir tur vieta laivai. Čau, draugi! Šodien bija pavisam īsa cope Gaujā. No rīta bija aizbraucis burtiski uz pāris stundām uz pirmo zonu. Mēģināju dabūt kaut kādu svaigo zivi, sudrabu, bet, diemžēl, zivis man nebija. Redzēju dažas krītošās gar krastu, izgriezās tādas, nu, pasmuks, es teiktu, laikam kaut 70-80 cm mamītes varbūt. Bet, jā, krītošās zivis redzēju. Satiku pie upes arī Dmitriju, kurš taisa šūpiņus, laikam labi pazīstamos toksikus. Principā pēc viņa domām zivs, teiksim tā, necopējās, jo ir diezgan pavēss ārā un ūdens temperatūra no 10 grādiem. Un ūdens temperatūra no 10 grādiem nokritusies uz 7. Tāpēc ņemiet visu šo te vērā. Makšķerēšana nav vienkārši aizbrauc pie upes un obligāti noķersi. Ir jāņem vērā daudz dažādu faktori. Tāpēc viņus ir vērts iegaumēt, atcerēties un uz priekšdienām arī, nu, teiksim tā, zināt visādas nianses, kuras var ietekmēt copi, nezinu, vējš, no kuras puses labāk varbūt doties, ja pa kuru krastu staigāt, ūdens temperatūra kā dotajā brīdī un daudz cits visādas sīkas nianses. Jā, copa bija diezgan īsa, daļai saistīts ar to, kad ir plāni, un vieni no plāniem ir garāžas tīrīšana. Attiecīgi ir iegādāta laivu garāža, jo man ir laiva, kur es mēģinu jau no kaut kādus gadus 6 dabūt pie dzīvības. 4. progress padomju laika ar 30-nieku 4-taktu motoru. Ieguldīs diezgan daudz laika, daudz spēka un līdzekļu. Ļoti ceru, ka šajā sezonā šī laiva tiks ielaist ūdenī un beidzot varēšu no viņas sākt copēt. Tā kā visu to, kā man sokās ar laivas remontu, es arī parādīšu. Un drīzumā es ceru, ka mēs pārvāksimies uz šīm telpām jaunajām, uz jauno garāžu. Apstīsimies tādā diezgan pamestā stāvoklī. Uzkāpsim 2. stāvā. 2. stāvs. Te viss jāmēģina sataisīt, savest kārtībā. Jāizmet ārā dīvāns, jāsataisa logi, jāuztais normāls apgaismojums, jāizvāc, es domāju, šis te skapis ārā, tā, lai būtu vairāk vietas. Tā kā, jā, šajā vietā es domāju, ka uztaisīs kaut kādu arī tā kā skapi, tā kā kaut kādu vietu, kur kaut ko salikt. Šajā pusē ir arī vieta diezgan daudz. Nu, dosimies atpakaļ lejā.
samērā tīra garāža. Būs bišķi jāpieliek roka. Gribu pateikt lielu paldies tiem, kas atstāja komentārus apakšā, jo bija cilvēki, kas forši pamanīja un ieteica, ko man darīt ar skaņu, jo dažos video, es saprotu, ir skaņa vai nu no vienas puses vai no otras puses. Attiecīgi tikai viens mikrofons tā kā strādā saistīts ar to, ka man uz šiem te mikrofoniem bija ieslēgusies mono, nevis stereo šī te ierakstīšanās funkcija, bet izrādās, ka ar vienu mazu ķeksīti programmā, konkrēti CapCut programmā, kurā es taisu savus video, ir elementāri vienkārši nospied ķeksīt un viņš nodublējās uz abiem diviem skaļruņiem un video skatīšanās ir krietni patīkamāk. Tā kā, ja jums ir kaut kādi ieteikumi, pamanāt kaut kādas lietas, kuras nepieciešams uzlabot, droši rakstat komentārā, atstājiet laiku un tiekamies.